Tagad es jums pastāstīšu par 10 ergonomikas pamatprincipiem, kas būtu jāievēro pacienta aprūpētājiem, lai audzētu savu veselību. Runājot arī par ergonomiku, ergonomika ir zinātne par cilvēku attiecībām ar darbu. Un te ir svarīgi arī atcerēties to, ka pacienta tuviniekam ir jāievēro šie 10 ergonomikas pamatprincipi. Piemēram, tur pirmais ergonomikas pamatprincips strādās neitrālās pozās. Tas nozīmē to, ka aprūpējot pacientu, mēs izmantojam funkcionālās gultas priekšrocības un paceļam, piemēram, to augstāk, atbilstoši savām vajadzībām, un veicam šo pozicionēšanu tā, lai mūsu ķermenis nav noliekts pārāk daudz uz priekšu, vai tieši otrādi pārāk augstu. Mums šī aktivitāte ir jāveic. Tad ir, piemēram, sadalīts slodzi uz vairākām locītavām. Atkal mēs atceramies, ka mēs pacientu neceļam ar vienu roku, bet izmantojam mūsu spēcīgākās muskuļu grupas, kas ir kājās. Mēs izmantojam un ceļam, iesēžoties ceļos pacientu augšā. Trešais ergonomikas pamatprincips ir novietot lietas sasniedzamā attālumā. Tas īsi un konkrēti nozīmē to, ka veicot aktivitāti, mēs noliekam visas nepieciešamās lietas sev tuvu. Lai nav tā, ka jūs, piemēram, palīdzat pacientam veikt ēšanas aktivitāti, un šis tehniskais palīglīdzeklis, kas jums ir nepieciešams, tagad atrodas tālāk no jums, un jums ir jāstiepjas viņam pakaļ. Ar vienu roku jātur pacients, ar otru roku jāstiepjas pakaļ. Ceturtais ergonomikas pamatprincips ir novietot lietas atbilstošos augstumos. Tas ir vairāk par to gultas novietojumu, lai mēs viņu regulējam. Ja mums ir tāda funkcija, tad mēs arī izmantojam. Piemēram, ja pacients ir apsēdies uz krēsla, tad mēģinam to krēslu dabūt tādā augstumā, lai tas būtu ērti ne tikai viņam, bet arī jums. Sestais ergonomikas pamatprincips ir samazināt nogurumu un statisku slodzi. Aprūpētājs ar nogurumu un statisku slodzi varētu saskarties tādā brīdī, kad, piemēram, tiek veikta rokas vadīšanas ēšana. Pacientu tuviniekam ir jātur pacienta pareitiskā roka ēšanas laikā, un šeit veidojas tā statiskā slodze. Šeit būtiski ir arī atcerēties, ka pēc aktivitāšu veikšanas mums ir ne tikai pacientam, bet arī pašiem aprūpētājiem ir nepieciešama ievērot atpūtas pauzes. Septītais ergonomikas pamatprincips ir samazināt spiedienu uz noteiktām ķermeņa daļām. Šeit mēs pievēršam uzmanību to, kā mēs izmantojam savas augšējās ekstremitātes, lai nav tā, ka mēs izmantojam vairāk mazās locītavas un neiesaistam tieši lielās locītavas cilvēku pārvietošanā un pozicionēšanā. Astotais ergonomikas pamatprincips ir nodrošināt brīvu telpu ķermeņa kustībām. Manuprāt, princips pats pasaka priekšā, kas mums ir jānodrošina. Tas, lai telpā, kurā mēs veicam šo aktivitāti, būtu nodrošināts tas, lai, piemēram, krēsli netraucētu, galdi netraucētu, televizoru galdiņš netraucētu mūsu kustībām. Devītais ergonomikas pamatprincips ir kustēties, vingrot, izstaipīties. Par šo ergonomikas pamatprincipu bieži vien pacienta aprūpētāji aizmirst, un viņiem liekas, ka par savu veselības stāvokli mums nav nemaz jādomā, bet tā nebūtu nav. Jo ir jāatcerās arī pēc katra vai pirms, ja jūs zinat, ka jums būs nepieciešams veikt pacientu pārvietošanu, vismaz uztaisiet dažus stiepšanās vingrinājumus, vai pēc pacientu pārvietošanas, pēc smagas darba dienas, mēģināt izkustēties, kaut vai izejot laukā pastaigāties. Un 10. ergonomikas princips, ja pēdējais ergonomikas princips ir uzturēt darba vidi kārtīgu un tīru, un tas šajā gadījumā nozīmē to, ka mums ir jānodrošina pietiekams apgaismojums telpā, labi vēdināma telpa, un principā šajā telpā pacientam ir jājūtas ērti un droši.